labais stils ir reflektēt uz iepriekšējām runām. Tas jūs sasaist ar to, kas bija pirms tam. Bija stāsts par Magdalēnas namiem. Bija tur tādas foršas autostāvvietas. Es pieļauju, ka tādīs stāvvietās arī mūsu mašīnas stāvēja, jo tā bija vieta, kur mēs darbā likām automašīnas, un uz priekšu mēs viņus tur vairs neliekam, jo tur ceļās augšā šīs nākamās mājas. Skumji, bet fakts. Pretrunā iet ar Neila stāstu par to, kā mēs atbraucam uz pasākumiem, bet tomēr mēs daudz braucam ar automašīnām. Otra refleksija ir par Odo bibliotēku, kas jau nedaudz tuvina manai tēmai, ir par to, ka šajos te pārstāvju stāstos tika iekļauts statistikas rādītāji par to, kādā veidā tātad ir uzlabojušies bibliotēkas apmeklējumi. Tātad attiecīgi mēs nevis vienkārši sakam, kad uzceļot jaunu bibliotēku mums palielinājās apmeklētāju skaits, bet mums ir konkrēti dati par to, kā tad viņi ir palielinājušies. Un tad tas, ar ko es vēlos sākt, ir parunāt par datiem vispār, par datiem kā tādiem, jo tas svarīgais moments ir par to, kā tad mēs pamatojam tos mūsu šīs dienas sakāmos, ko mēs sakam, kā mēs pieņemam lēmumus, vai mēs šos lēmumus pieņemam uz kaut ko balstītus, vai tie ir vienkārši mūsu, teiksim, kaut kādi intuitīvie lēmumi. Un līdz ar to, tātad, lai mēs izietu šeit ķēdītei cauri, tātad mums, protams, sākotnēji ir vajadzīgi šie dati. Šie dati jāuzkrāj, un pēc tam šie dati ir ar noteiktiem rīkiem arī jāapstrādā, un izmantojot noteiktas tehnoloģijas, iespējams arī jāparāda. Un pirmais šis piemērs, kas ir veltīts šīs dienas tēmai, tā tad ir stāsts par iedzīvotājiem, Rīgas centrs, un mēs zinām, kad mēs iedzīvotājus uzskaitam, ir valsts nozīmes informācijas sistēma, fizisko personu reģistrs, kurā tad mēs katrs esam pieskaitīts. Mēs zinām, kur mēs katrs dzīvojam. Attiecīgi, protams, šos datus pašvaldība var izmantot, lai dabūtu augšā kaut kādu vizualizācijas skatu. Tātad šeit mēs redzam šīs dienas tēmas objektu, tātad Rīgas centru, kā tad viņš izskatās no deklarēto iedzīvotāju skata punkta. Bet tas, kas ir svarīgāk, teiksim, tad, kad mēs runājam par šiem datiem un datu uzkrāšanu, tas ir, teiksim, skatīties arī kaut kādā veidā perspektīvā, kā šie dati mainās, un tas ir atkal tas, ko mēs ar dažādiem rīkiem spējam panākt. Un arī šajā gadījumā mēs redzam, tātad, kā tad ir mainījies šis te deklarēto iedzīvotāju skaits Rīgas centrā. Patiesībā, teiksim, šādā skatā, ja tā rūpīgi paskatās, viņš patiesībā ir uzlabojies. Bet lai mēs, teiksim, redzētu labāk varbūt kaut kādu analīzi, protams, kad mums ir nepieciešams lietot varbūt arī citus rādītājus, kur mēs tieši varam parādīt šo te iedzīvotāju vai pieaugumu vai samazinājumu noteiktās teritoriālās vienībās. Plus, protams, ka mēs varam šos datus kombinēt un skatīties jau kaut kādas citas papildu datus klāt, teiksim, tur analizējot vecuma grupas, lai saprastu, kā tas piemēram, mums dažādās vecuma grupās, vai mums pieaug šis iedzīvotājs skaits vai samazinās, vai mums paliek tas vidējais iedzīvotājs vecāks, vai viņš tieši otrādi paliek jaunāks. Trešā refleksija uz pēdējo sarunu, pēdējo prezentāciju pirms pārtraukuma tika pieminētas jēdziens turisti. Un Rīgas valstspilsētas pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus, ar kuriem no 23. gada 1. janvāra visām atpūtnieku un turistu izmetāšanas vietām ir nepieciešams teiksim, iekasēt šo te nodevu. Bet vienlaicīgi ar šīs nodevas iekasēšanu tātad ir nepieciešams arī deklarēt šo te faktu. Uz šo brīdi tie publiski pieejamie dati, ar kuriem, teiksim, es arī operējis, ir iekasētais nodevu apjoms, un līdz ar to tur mēs tikai daļēji to varam pateikt, bet, teiksim, skatoties pēc šīm te nodevām, mēs redzam, ka tātad iepriekšējais gads ir faktiski ienesis tur 1,6 miljonus eiro,
pašvaldības budžetā, kas ir plānots izmantot tieši turismu veicināšanai, bet tātad, mēs pēc statistikas redzam, ka tie 1,6 miljoni nakšu, pavadīto nakšu, un savukārt 24. gada, tātad šis te pirmais pusgads, kas vidēji apmēram tie skaitļi ir ļoti līdzīgi, tātad parāda, teiksim, kad ir, tas naudas ienesums ir mazāks procentuāli, jo, teiksim, tika samazināta šī nodeva. Bet tas stāsts ir nedaudz nevis tieši par šo te aspektu, par to iekasēto naudu, bet stāsts ir nedaudz par to, ko es ceru, Rīgas valstspilsētas pašvaldība darīs tālāk ar šiem datiem. Jo, principā, tātad šajā sistēmā tiek uzkrāti dati par tātad visu viesnīcu un citu izmitināšanas vietu tātad deklarētiem datiem. Tātad tas nozīmē, ka mēs redzam, kurā vietā ir šī viesnīca, cik, teiksim, kāds ir šis te iemītnieku skaits, pie tam tātad iesniedzot šo deklarāciju, tātad ir precīzāki dati, jo tātad tiek iekļaut arī bērni, tiek iekļauts arī tās naktis, kas pārsniedz 10 naktis. Līdz ar to, principā, atceroties šīs vizualizācijas, atceroties šo datu analīzi, es ticu, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldība drīz jau nāks ārā ar, teiksim, kaut kādām vizualizācijām, datu analīzēm, kur varēs redzēt, kādā veidā mainās šī teiksim, turismu plūsma valstspilsētā, teiksim, cik daudz reāli ir, teiksim, šie palicēji, kas paliek, un kā mēs tālāk, teiksim, varam ar šiem datiem operēt. Jo stāsts varbūt nav tikai par šo datu vizualizāciju, bet tā tad, protams, spēju reaģēt uz kaut kādām šīm datu izmaiņām un lēmumiem, ko mēs tam balstoties uz viņiem pieņemam. Virzoties noslēgumam, faktiski pāris lietas, teiksim, kas varētu būt, teiksim, tāds izaicinošais. Jā, mēs zinām, mēs varam saskaitīt deklarētos iedzīvotājus, bet es domāju, ka tie, kas Latvijā dzīvo klātesošie, saprot, ko nozīmē deklarēta adrese. Un šis ir nedaudz sakropļojies jēdziens, jo mēs faktiski nespējam īsti saprast, kur tad tas iedzīvotājs ir. Jā, mums ir katram no jums ir vislabākais identifikācijas līdzeklis, manuprāt, kā mēs jūs visus varētu saskaitīt, tas ir mobilais tālrunis. Diemžēl šos datus mēs kaut kādā veidā neizmantojam šādās lietās, bet tas, man liekas, būtu vienkārši ideāls scenārijs. Pie tam es domāju, ka tur ļoti labi varētu atšķirt vietējos no nevietējiem un tā tālāk. Otra lieta, par ko arī tātad jau tika runāts, tātad ir šie te uzņēmēja darbība. Diemžēl mēs arī uzņēmēja darbību nespējam pašlaik novērtēt kaut kādā teritorijas vienībā, tātad, jo tas veids, kādā tiek uzskaitīti, teiksim, nodokļi, kā tiek uzskaitīts visi šie dati, viņi nespēja saprast, tātad, kurš, nezinu, ja tā vienkāršot brutāli izteikties, kurš Narvesen kiosks ir sasniedzis kādu apgrozījumu, un, teiksim, vai tā kaut kāda uzņēmēja darbība tur ir ar augošu līkni noteiktā teritorijā, vai tieši otrādi viņi ir grimstoši. Un šie dati, teiksim, nav vismaz pašlaik no sistēmām izgūstami. Taču šeit atkal ir rādītāji, ko mēs teorētiski varētu kaut kādā veidā iegūt. Un tie, piemēram, mūsu bankas karšu, ja tā varētu teikt, tā kā transakcijas dati, ja mēs kaut kādā veidā pie tiem tiktu, jo katrs posttermināls, lielākā daļa no tiem posttermināļiem, viņš atrodas fiksētā vietā, un mēs tomēr spētu kaut kādā veidā no šiem datiem tikt klāt pie tā rezultāta. Līdz ar to droši vien, ka tie izaicinājumi ir tomēr spēt arī kaut kādus šos datus sakrāt. Un tuvojoties faktiski noslēgumam, varbūt nerunājot par nākotni, bet par tagadni, tad patiesībā mums jāskatās ir tā skaitā arī šo te viedo pilsētu kontekstā. Un tas viens no, teiksim, šiem te dažādiem rādītājiem, kā mēs spējam monitorēt, pieņemsim to pašu transporta satiksmi, vai kā mēs spējam saprast, cik daudz no mums izmanto velosipēdus, teiksim, lai pārvietotos, vai, teiksim, arī, nezinu, skatīties kaut kādu sabiedriskā transporta izmantošanu. Tātad ir atkal jautājums par to, kā mēs šos datus visus integrējam vienā lielā ekosistēmā un spējam pēc tam dabūt ārā šos te datus analīzei. Jo atgriežoties pie tā, ko es sāku, tātad pašā sākumā mums ir šie dati, šos datus mums ir nepieciešams strukturēti uzkrāt,
Pēc tam mums ir nepieciešams viņus vizualizēt, un pēc tam, balstoties uz šiem datiem, jau saprātīgi veidot šos lēmumus un skatīties, vai šie lēmumi ir devuši to rezultātu, ko mēs vēlējāmies sasniegt. Precīzi 9 sekundes pirms laika. Paldies!